Sveiki visiem, labdien, paldies, ka atnācāt. Man sauc Kārlis Burnieks, es esmu no Latvijas Universitātes un šajā brīdī pārstāvu Latvijas HPC kompetences centru. Šādi apmēram izskatās superdatori, ko ar viņiem dara. Tie ir tā teikt superdatori, kas tradicionāli ir 1000 līdz miljoniem reižu lielāki nekā, piemēram, laptopi vai telefoni un izmanto lielu datu analīzē, piemēram, laikapstākļu paredzēšanai, kāda jēga būtu paredzēt rītdienu laikapstākļus. Tā teikt, no parasto datori vajadzētu aprēķināt 2 mēnesi vai 2 to prognozi, un tad attiecīgi rītdiena jau ir pagājusi. Tāpēc pieņemsim šādiem mērķiem izmanto superdatoru, izmanto simulācijām, pieņemsim, lai skatītos, kā gaiss izplatās. Šeit piemērs, ko jūs redzat, bija izstrādāts arī kompetences centru projektu ietvaros ar aktualitāti. Covid aktualitāti prātā, bet arī var skatīties, kā gaisa aptek, pieņemsim, lidmašīnas vai mašīnas vai citus procesus hidrodinamikas modelēt un vēl visu kaut ko. Un trešais, un tas fokus, kas būs arī šodien, ir mākslīgā intelekta risinājumiem izmanto superdatoru. Tie pielietojumi, vairāk par tiem pielietojumiem tehniskā veidā, bet saprotami, pastāstīs nākamie runātāji pēc manis. Tātad atlikušajās minūtēs, ko man svarīgi vēl pateikt, kāpēc mēs vispār esam šeit, kāpēc mēs kā Latvijas HPC kompetences centrs organizējam šādus te seminārus un stāstam par finansējumiem un visādiem veidiem, kā mēs gribam, lai jūs izmēģināt datoru. Arī svarīgi atkāpe, mēs aicinām jūs izmēģināt ne tāpēc, ka tas ir mūsu darbs, bet tāpēc, ka tā motivācija rītdienā, ja superdatori dažādajos veidos tiek pielietoti un jēdzīgos veidos, un šķiet, ka vienkārši tas ir labs rīks, lai varētu iekļaut kaut kādās darbībās uzņēmumiem. Tas ir projektos naudas pelnīšanai, piemēram, ja valsts institūcijā kaut kādas pievienotās vērtības radīšanai vai optimizēšanai procesu, lai kā tad vēl pastāstīšu par apsolīto finansējumu un vēl pāris aktualitātes no manas puses. Tātad svarīgi par pašu kompetences centru, kā jau teicu, mums mērķis ir palīdzēt jums, jebkuram Latvijā izmēģināt superdatoru, nokļūt līdz tam brīdim, kad ir gan prasmes, gan tev izmēģināts kaut kādā pielietojumā superdators. Es ieteiktu uzskatīt Latvijas HPC kompetences centru, cilvēkus, kas ir saistīti ar kompetences centru vai ekspertus, ko HPC kompetences centrs spēja piesaistīt, jo tie ir daudz. Projekts ir 34 Eiropas Savienības un sadarbības valstīs. Līdz ar to tas tīkls ir plašs, ka ir vajadzība pēc kādas ekspertīzes, kas Latvijā nav, ar mums to var lūgt sameklēt. Tas būtu viens, ko svarīgi pateikt. Ir tāds Eiro HPC kopuzņēmums, ko Eiropas Savienība finansē. Tas projekts Eiro HPC, kas ir apmēram 7 gadu periodam, 9 miljardi viņam ir. Un visticamāk, ka turpinās jau tāds finansējums augsts, jo tas kopuzņēmums Eiro HPC nodrošina gan superdatoru būvniecību, tos, ko jūs redzējāt bildē, ir uzbūvēti šādā veidā, un arī izpludina grantus, ko galvenokārt uzņēmumi naudu var izmantot, pieņemsim sev algām, lai izstrādātu sev vērtīgu risinājumu, un galvenais, lai parādītu to, ka tas labi strādā, lai citi būtu iedvesmoti superdators izmantot. Šie ir visi tie pakalpojumi, ko mēs varam sniegt. Tie nav tādi dzīvā nauda, mēs nevaram iedot, bet mēs varam visādos veidos, kā jau tas parasti notiek, kā jau teicu, būtu tāds atbalsta darba spēks, kur pieņemsim sarunā tikšanos, palīdz uzrakstīt tehniski par superdatoriem kādā projekta pieteikumā. Un ļoti svarīga lieta par uzņēmumiem vai jebkuram, kurš vispār vēlas audzēt uzticību un kļūt redzamāks Eiropas kontekstā. Mēs uzskatām tajā brīdī, kad kāds izmanto superdatoru veiksmīgi. Tas ir liels panākums, un par to mēs stāstam arī, kam vien mēs varam pastāstīt. Mums ir ziņu lapas, ir visām valstīm kompetences centriem ziņu lapas. Ir pasākumi kā šādi, kur var prezentēt arī uzņēmumu sasniegumus. Tā kā pašas iespējas, vienīgais, ko vajag izdarīt, lai sāktu domāt par šo tēmu, ir uzrakstīt ēpastu, un tad jau tālāk 3 dienu laikā mēs būsim sarunājuši, pieņemsim tikšanos, pēc stundas tikšanās, jo jūs zināsiet, kādi ir tie soļi, lai sāktu izmantot superdatoru.
Vēl viena lieta, ko mēs palīdzam atbalstam, to var darīt arī jebkurš pats, bet tā teikt, ir tie uzbūvētie superdatori, un viņiem ir iespēja piekļūt superdatoru resursiem, gan mākslīgā intelekta risinājumu izstrādēji, gan, pieņemsim, to pašu simulāciju izveidēji bez maksas. Un ir dažādi līmeņi, pieņemsim, tas pavisam vienkāršākais, kur vienu reizi mēnesī izvērtē tos pieteikumus. Pieteikumu rezultātā var iegūt par 5000 GPU mēslu stundas savu risinājumu izstrādēju. Un tas ir diezgan vienkārši, ir arī webinārs, kur mēs pastāstam, kāds noteikti soli pa solim. Kā jau teicu, visus e-pastus nosūtīšu, tagad nav satraukumam no pamata par to, ka kaut kas netiks paspēts, jo būs daudz slaidi, daudziem pārstiešu pāri. Par apsolīto stāstu par finansējumu. Šis projekta uzsākums gribētu izcelt īpaši, jo pieteikuma process ir ļoti vienkāršs, un arī pēc tam birokrātija, kas ir, tā teikt, jāveic projekta laikā, ir, gandrīz tur nemanāma. Tāpat sazinoties ar mums un visas tās lietas, ko mēs varam līdzēt ar koordinācijas vai citu veidu atbalstu, tas viss ir bez liekas birokrātijas, ja paši jūs nevēlaties kādus papīrus par neizpaušanu vai tādas lietas parakstīt. Par atgriežoties par projektu, lielisks projekts, 200 arī uzņēmumam, kurš varētu izstrādāt, pieņemsim, mākslīgā intelekta, specifiski mākslīgā intelekta ģeneratīvos modeļus. Ir iespējams pieteikties, tā kā tas projekts ir tik labs, tad tur tās bildi no apstiprināšanas procents no 20 ir apmēram nokrities uz 10%, jo tik daudz pieteikumu pēdējā laikā. Bet sadarbībā ar kompetences centru mēs tur kopā, protams, varam uzrakstīt tā, lai tas būtu atbilstoši visiem nosacījumiem. Šādi projekti notiek katru gadu, un par tiem arī, protams, visiem varam pastāstīt brīdī, kad sarunājam tikšanos. Slaidos materiāli ir vēl par daudziem sarakstiem, kur ir uzskaitīts projektu uzsaukumi, kur iespējams dažādiem risinājumiem dabūt naudu. Ja tas ir saistīts ar superdatoru pielietojumiem, tad mēs, kā Latvijas HPC kompetences centrs, varam palīdzēt. Vēl svarīgi piezīme, ko aizmirst sākumā pateikt, ka HPC, mēs bieži izmantojam vārdus HPC, superdators, augstspējas skaitļošana, superskaitļošana. Ar tiem visiem vārdiem es domāju tās superdatoru sistēmas, kas, kā jau teicu, ir 1000 miljonus reizes lielākas nekā laptopi. Vēl tātad par programmām, daudz dažādu uzsaukumu var, protams, apmaldīties. Ir arī Latvijas finansējuma iespējas, ir arī ļoti vērtīgi Eiropas digitālie inovāciju centri. 2 Latvijā, kuri gan savā ziņā spēja nodrošināt dzīve naudu, bet neiedodot tieši to jums, bet palīdzot jums nopirkt tādas lietas, ko jūs vēlaties. Vai iepērkot programmatūras, vai izstrādājot jaunus produktus. Arī pārstiešu ātri šiem slaidiem, jo izrādās runā ilgāk nekā es biju paredzējis. Ir tagad aktīvi darbojās vēl viens Eiropā lielākais superdators uzcelts sākot no jūlijā. Ir, tā teikt, spēja veikt savas funkcijas. Arī šim superdatoram iespējams pieteikties brīvai, tā teikt, lietošanai. Lielākais Eiropā, 4. lielākais pasaulē, vērtīgi izmantots. Papildus ir jaunums par to, ka visi šie kompetences centri ir apvienojušies vienā tādā ziņu portālā, ja jūs gribat uzzināt līdzīgas jaunumus, kā es tagad jums stāstu, vai par pasākumiem šādiem, vai par finansējumu iespējām. Droši sekojiet šim portālam un par mākslīgā intelekta rūpnīcām arī pastāstīsim pasākumu beigās. Tātad, ko es gribu teikt, ja jums kaut kas no šī interesē, tad droši rakstiet e-pastu, parunāsim tikšanos. Atbalstīsim pieejamā finansējuma iegūšanai, tas saistīts ir ar superdatoru izmantošanu, aktualitātes uzskaitījumu. Tas no manas puses ir viss. Paldies!